Mēs esam svētdienas vakarā šovakar tikšies, kas, teikšu godīgi, man ir brīvdiena. Man patīk brīvdienas. Mēs varētu arī mierīgi kādā darbdienas vakarā šo visu izdarīt, bet tā kā dažam labam pēc nedēļas, jau mazāk, ir jādodās uz Kopenhāgenu spēlēt hoķi pirmajā līgā, pareizi? Jā. Augstākajā līgā. Tad mēs esam svētdienā. Un gal galā Robi to arī dosies uz Islandi. Uz Islandi. Jūs tā kā vikingi būtībā ap divas. Jums tikai trūkst tās vikingi ķiverītes ar ragiem vēl augšā. Mācis, es jau esmu ataudzējis. Mācis tev īstenībā ir. Un es tāpēc nāku te trenēties muskuļus, lai izstītos pēc vikinga. Lai izskatītos pēc vikinga. Bet klausies, es tev nemaz neesmu tā konkrēti baigs. Man vien brīdi pajautājis. Tikai nostāst ir no Edmunda puses. 2 sezonas nospēlēts, es saprotu, ir tajā otrajā vai studentu līgā, jāsanāk? Nosacīt studentu līgā 18, 25 gadīgi spēlētāji, saucās vairāk vai mazāk pusprofesionāla līga. Vairāk man tas bija, lai apvienotu sportu ar mācībām, par cik iesāku Amerikā koledžā. Tas bija tāds mērķis, ko pabeigt, lai pēc tam dzīvē būtu vairāk iespējas. Un pēc Edmunda vārdiem, ja es nejaucu, viņš man varbūt labos pēc tam, bet stāsts bija, viņš netīšām dabūja MVP 2 gadus pēc kārtas un tagad uz pirmo līgu augšā. Gluži netīšām, jau tas nav. Protams, visam apakšā ir kaut kāds darbs. Kaut kur varbūt veiksme, kaut kur sākumā likās, ka ne tā aizgāja. Nācās nomainīt to komandu 1 gadu uz citu vietu. Jo pateica, apmēram, jūs esat ārzemnieks, mēs fokusēsimies uz savējiem dāņu spēlētājiem. Man bija tā apusējas emocijas, varbūt pamēģināt kaut ko jaunu no savas puses. Arī bija tāds, kāpēc jūs man negribaties. Tiešām bijat, kā teica, MVP tajā sezonā. Nācās nomainīt un sanāca kopumā 2 labas sezonas, 2 čempiona tituli. Un, kā saka, tas lika par sevi manīt lielajiem klubiem. Viņiem arī interese radās, tāpēc šogad došos uz pirmās līgas klubu jau. Very nice. Very nice. Un Robis ir, protams, no basketbola puses. Un tas, man liekas, ir tas interesantais elements šeit, ka šī ir tāda telpa vieta, kur dažādi sportisti sanāk kopā un varbūt tāds community veidojās. Un mēs jūs baigi nepazīstinājām šajā telpā. Jūs paši kaut kur traņu laikā saskārāties un sākāt diskutēt par piekdienu, par medībām. Ne tikai medībām, medības uz PlayStation spēlēm. Un Robis sāk plēst ārā filozofiskos jautājumus. Man liekas, šī tā saruna ir, ko mums vajag obligāti šeit ierakstīt. Bet jā, varbūt bišķiņa no jūsu skatu, jūsu punktu. Kāda ir tā sajūta vispār būt šeit, varbūt pie mums šajā visā procesā un redzēt visu šo sportistus, kas šeit ir, atmosfēra, enerģija, Robi, no tavas puses varbūt skatījums? Ļoti interesanti, jo es pēdējos 3 gadus, varētu teikt, esmu pavadījis tāds viens svaros. Un tad tagad, kad esmu svaros un ir hokejisti, volejbolistes, ir tāds interesants mindsets uzreiz trenēties. Jo tu redzi, kā citi trenējās, tas varbūt, ka tu neesi viens, kas trenējās. Kaut kādu motivāciju var ik pa laikam noķert no katra, kurš kaut ko dara. Es teiktu, tas tāds labs piemērs bija vakar. Es taisīju presītes, man tur vajadzēja kājas noturēt taisni. Es pastos, kā uz mani skatās citi, man tāds, bišķiņ taisnāk jāiztais no kājas. Tā kā tas, es teiktu, atmosfēra šeit ir tāda, jaudīga. Jaudīga atmosfēra. Un Edvards arī ir veiksmīgā kārtā iekrits šajā atmosfērā. Jā. Sākām mēs gan varbūt bišķiņa, es negribu teikt bēdīgākā tonī, tur pats var padalīties, kāpēc mēs vispār sākām to sadarbību. Bet es ceru, ka es jūtu, ka jau mēs esam dabūjuši arī tevi ritīgi tādā pozitīvā. Jā, virzienā. Protams, ir parādīsies vēlme dzīvot, kā saka. Pat tik ļoti? Jā. Pirms tam nebija, māja beigās. Kā cilvēkiem saka, ar muguras sāpēm ir tā, ka tas nav pleca sāpes, tas nav ceļa, mugura iesaistās visur ikdienā. Un vēl viena lieta, pirmie dienā atnāca ar līmi, vēl skroptiņās. Jā, tas bija vispār. Balta līme, tāds pikuts. To mēs varbūt publikai nestāstīsim, jo ceļam roku šito mēs katojam, jā. Bet nē, tiešām... Bija tā līdzīgi kā Robim. 3 gadi, ja nemaldos, arī esmu strādājis individuāli sporta zālēs, par cik vienmēr tie klubi, kuros tu spēlē, bijuši ārzemēs. Un tu pievienojies viņiem tikai uz pašu sezonas sākumu. Tā kā tas sagatavošanās posms vienmēr jāizdara pašam. Un man bija vairāk kā tāda mentalitāte, ka es zinu, ko mans ķermenis grib. Es zinu kaut kādus vingrinājumus, ko treneri ir devuši, kuros es varu
vairāk attīstīties, kurus es varbūt ne tik labi pārzinu. Tāpēc man bija tāda doma darīt vienmēr pašam. Bet tagad sanāca tā, ka jā, pašam darot, sanāca satraumēt muguru. Varbūt ne jau tāpēc, ka es nezināju, bet kaut kādas nianses, noguruma fons. Un tā arī Edmunds man iepazīstināja ar tevīm. Tad es sapratu to, ka tomēr ir jānāk pie speciālista, jo pats es neesmu speciālists tajā. Es esmu to darījis ilgus gadus, bet, kā tu saki, ir nianses vienam vingrinājumam 10 dažādas, un tas ir svarīgi no tevīm viņus uzzināt, lai es varētu aizbraukt vesels uz to. Bet jums var nav tāda sajūta, ka baigi daudz tādu stāstu ir. Ne? Gan basītī, gan hoķī, gan arī visur ej un skaties, ka ir tomēr daudz tie bēdīgie stāsti, kur kaut kādā, varbūt neobligāti pašdarbībā, bet vispār tas process, ka viņam būtu mums jādod pozitīvu kaut kādu būstiņu, mēs beigās paliekam ar kaut kādiem iztrūkumiem. Ne? Tā jau arī tas stāsts diezgan grubuļains, man liekas, sanāca. Es domāju, ka tas vairāk ir saistīts ar to, ka tu gribi tajos svaros, ja tu esi viens pats, tad tu gribi varbūt vairāk izdarīt nekā tev vajag. Kā maksimalizēt to visu? Tu nezini īstās robežas. Tu vienā dienā tur vari uztaisīt kājas, rokas, vēderu, un nākamajā dienā tu atkal taisi kājas, un tad tu domā galvā pats. Kā vakar taisīju kājas, kā man to darīja 2 dienas kārtas. Un šeit atnākot, tas bija tik ļoti tāds sabalansēts darbs, kas man likās sākumā tāds. Es vēl atceros, ka teicu, nav pa maz, un tu man saki, nē, uzticies. Tagad jau ir reāli jūtams tas, kad tas palīdz, ka tu sabalansē tās visas dienas, un tu saproti kaut kādā ziņā to mērķi. Tad, kad tu varbūt esi viens, tad tas mērķis ir tāds. Var aizplūst bišķiņ nost. Jā, viņš kaut kur aiziet citur ik pa laikam. Jo tā informācija var ir ļoti daudz. Kādi vingrinājumi, kādi treniņi, apsties internetā. Tev ir bulgārienam skvatam 4 dažādi veidi, kā viņus izpildīt, un tu domā, bāc, kuru man vajag. Jā. Tāpēc, kā tu teici, man arī atnāca pie Jēkaba, man bija tā 3 reizes nedēļā. Es domāju, kāpēc tik maz? Viņš saka, bet tev nevajag vairāk, tev ir jāatjaunojās. Tu jums ir līdzīgas atziņas radušās sanāk. Jā, par to recovery nepieciešamību starpā. Nē, tas, protams, ir svarīgi. Man bija tāds bāts, man ir tikai mēnesis, pirms man ir jābrauc uz turienu un jābūt gatavam. Un es gribēju, kā saka, katru dienu kaut ko nākt, kaut ko ielikt. Tas ir varbūt tas, kāpēc tās traumas arī izveidojās, jo tu laiku gribi vairāk, bet organisms nevelk. Man VFā bija tāpat. VFā vasaras sezonā es arī, man liekas, svaros biju nedēļā vismaz 5 reizes. Tad aizdomājieties, tas ir tā kā, varbūt tas ir bijis nevajag. Un sesija, cik garu vien? Kādu stundu 30. Stundu 30 jau ir ļoti sālīgi. Bet es tur tik daudz ko izdarīju. Tā, kad tagad es atnāku te, varbūt tas ir 3 reizes, bet mēs esam 2,5 stundas. Tā kā mēs visam lēnām pieskaramies tas uzdevums izdarīšana, un pēc tam to atpūtu vēl dabūt uzdevumu, lai tas ir pilnvērtīgi katru reizi. Tas arī, man liekas, ļoti svarīgi. Tā arī tam treniņam sanāk 2 stundas minimums. It kā tev iedod tos 2 primāros liftus, kas ir, man, piemēram, fokusēt uz kājām. Un aksesuāri, tad, kad tu iesildies visu pārējais, ko tu esi uztaisījis, un tev liekas, nav jau ilgi. Pēc tam tu pasties pūkstnī bācis, jau te esmu 3 stundas. Ja Edmunds ir, tad 3 ja Edmunds ir, tad ir 3 stundas, jā. Un tad mēs smējāmies, tas mobilī parkinga rēķins gan arī ir lielāks jau nekā pats treniņš. Wow, es nebiju aizdomājis tik tālu. Jā, tev vajag dabūt kaut kādu. Pirmā stunda bez maksas. Jā. Tev vajag kuponu, tev dabūt kaut kādu. Jā. Bet nākamais interesants jautājums. Kā jums liekas, no kurienes tā mentalitāte? Vai tā ir mūsu latviešu mentalitāte, vai tas ir sportistu mentalitāte? No kurienes mums nāk tas dzinos, ka vairāk ir labāk un vajag rāpot no zāles ārā, lai būtu rezultāts? Tas ir labs jautājums. Man bija tā, ka sākot nodarbojoties ar hokeju no 4-5 gadu vecuma, sekojot brāļu pēdās, vienmēr bija vasaras nometnes, 2 nedēļas. Tu no rīta skrieni, tev ir sporta zāle, tu skrieni pēcpusdienā, tu skrieni vakarā. Novērots, jā. Tu vienkārši esi izgājis tam procesam tik daudz cauri. Pēc tam 2 nedēļām, jā, tu esi fiziski spēcīgāks. Es teiktu vairāk, kad bija jaunāks, to tu tik ļoti uz savu ķermeni nejūti, cik kļūstot vecāks, to jūti, ka tās 2 nedēļas ir pa daudz. Non-stopā tos treniņus, un tad ar tādu mentalitāti tu uzaudz.
Tev ir tāds, man ir jātrenējās, lai būtu labāks, jo, kā mēs visi zinām, ja tu trenējies tikpat daudz, cik vispārējie, tu nevari kļūt labāks par viņiem. Tāpēc... Tas ir kaut kāds mindsets. Mēģini. Jo man arī tas pats, es jaunatnē spēlēju DSN, un tad mums bija vasarā 5 nometnes. Kandavā? Jā. Pat 7-10 dienām. Un tas sanāk nedēļu, tu esi tur, nedēļu mājās. Tā visu vasaru arī paiet. Un tur realistiski ir no rīta cross, aiziet brokastīs, tad ir vieglietika, aiziet paiet pusdienas, paguli, basketbols, varbūt paguli, un tad vakarā tāda aktivitāte ir futbols. Tā visa diena ir vienkārši tādā konstantā. Jā, bet labi, mēs esam, tur bija 11, 12, tas tāds. Bet varbūt arī no tā arī veidojās tas, ka tev tā diena ir pa lielam, visa jāizpild ar kaut ko. Jā, tu nevari tā vienkārši sēdēt mājās un es recoveru. Jo tagad, kā tu saki, tev pirms īsa brīdiņa bija tā pati tendence, 5 svaru nedēļā. Meklēji, kā to dienas laikā aizpildīt. Šitajā vasarā ir pirmo reizi bijis tāds gudrs slāpeklis. Jā. Labi, tāpat sanāk 4 reizes nedēļā basīts, bet... Tu vēl uzskrien vēl šeit? Un es vēl uzskrienu, jā. Pa lietu, nenormāli. Es vēl skrienu uz šeit. Jā. Nē, piekdien, tu tik mitru, kā tu ienāc, tad piekdien es vēl nebiju nevienu redzējuši. Tā bija labi iesildīšana. Ārā gāži, vienkārši mēs domājam, ka būs labi. Bet jā, tad jautājums ir, vai tas ir mūsu latviešu lieta, kaut kāda mūsu mentalitāte, vai jūs esat novērojuši, kad ir ārzemnieki tādi ir, vai tieši pretēji? Es pat teiktu, nē, tā ir latviešu mentalitāte. Es varbūt neslīgšu tik ļoti tālu pagātnē, bet tie treneri, kas ir bijuši jaunībā, viņi ir trenējušies, un viņiem tā mentalitāte nāk līdzi. Mantojam, kā tu saki. Un, ja viņi tev tā liek trenēties, attiecīgi tu tā trenējies. Aizbraucot uz Ameriku, tev ir citas iespējas, citi treniņa plāni. Viņus to skatās savādāk. Kā viņi teica, less is more. Jā, tiešām? Jā. Mīļš, man liekas, ir slavens ar pretējo. Tas ir kā kurā sporta veidā, jo es teiktu, piemēram, hokejā, ja tev ir tas stundas pusotra treniņš, un tu pēc tam aizēji uz sporta zāli, pirms vai pēc, un tur vēl nomačī 2 stundas, tu vienā no tiem esi zaudētājs. Vai nu tu ieguldi labu darbu treniņā vai sporta zālē. Abiem tev fiziski spēka nepietiek tajā dienā. Man ļoti interesanti. Jo tu esi pirmais, kas saka, amīšos ir less is more. Tas bija varbūt mums tā. Jo es dzirdu pretējo. Es dzirdu, vajag iet smagāk, vajag iet vairāk, vajag iet tā kā... Varbūt tagad ir pamainījies bišķi. Jo man ir interesants fakts, ka tad, kad es biju Spānijā 17, 18 gados, man bija reāli dienā 4 treniņi. Kā tur paspēd? Man bija no rīta svari, stundu 15. Tad bija individuālais treniņš, stundu. Tad tu ej mājās, paēd, un tad tu ej uz junioru komandu notrenēties, un tad varbūt tev vēl pieliek pie lielās komandas. 4 dienā, 5 dienas nedēļā. Jā. Un tad... ir kaut kāda viena diena tajās 5 dienās, kad tu tā kā... Kā tu tajā režīmā jūties? Tas bija... Man personīgi, es gribētu teikt, ka esmu tas vēlais bijis bērns, kas es nebiju 17 gados jau visu zinu, tāds jau gatavs. Un tad man ķermenis to vienkārši neturēja. Tas bija. Jā, izklausās diezgan traki. Un es zinu, kāds ir. Es arī tur biju. Es, protams, neesmu tik daudz spēlējis kā jūs. Man ir, ar jaunatni skaitot, man ir 13 gadu mans jods. Bet, jā, interesanti. Redz, kā kaut kur tas tā ideja plūst par riņķi. Jā. Bet jā, to Aļasku tas ir riņķi. Jums 4 treniņdienā mums bija sporta zāle no 7:30 rītā līdz 8:30. Tad tu aizēji uz savu skolu. Pamācies, paēd un atnāca pēcpusdienā uz to treniņu, kas ir 1:30. Un nebija tā, ka mēs kādā no sporta zālē vai uz ledus šausmīgi pārslodzi būtu. Tas varbūt bija tas, kāpēc mums varbūt nebija tik ļoti traumēti tie spēlētāji, jo, cik mēs zinām, sports ir ļoti traumatisks, un es domāju, ka tas rodās no tās pārslodzes. Jā, mums Spānijā bija diezgan daudz traumas. Bet es uzskatu, ka tas ir vairāk tāds, vismaz Spānijā, es ticu, ka Amerikā arī ir līdzīga domāšana. Viņiem ir tik daudz cilvēku, ko paņemt. Viņiem ir tāds, tu neturi šito slodzi, nākamais. Yeah. Un es teiktu, ja tu tāds jauns džeks brauc uz tādu Spāniju un Ameriku, gan jau tur ir viss tas pamainījies tā domāšana kaut kādā normālā ziņā.
Bet tur ir tāds, tev jārēķinās ar to, ka tur ir vēl aiz tevis 5 džeki rindā, kas nav tikuši tajā koledžā vai vispār kaut kādā Spānijas komandā, ka viņi jebkurā brīdī var atnākt. Un tev vienkārši nomainīt. Es teiktu, ka tur tā atšķirība arī no profesionālā sporta un no tā koledžas sporta vai jauniešu sporta. Jauniešu sportā tieši arī ir tā, aizbraucot uz Ameriku. Tu aizbrauc tur, tikko kā tu neesi spēlētājs, viņi tev pasaka paldies, un ir nākamie 30 rindā uz vietām, kas saka, Amerikā it's just a business. Tu būtībā esi spiests. Tu esi Palikt tajā spiests. sistēmā, kāpāties, atdot visu, ko tu vari. Pat ja tu zini, ka tu varbūt neizvilksi gadu, pat 2 normāli. Jā, līdz galam. protams, ir arī kaut kādas tās mikrotraumas, kuras tev prasītos sadziedēt vai kā. Tu īsti pie tā trenera nevari aiziet, hei, man ir trauma, es gribu nedēļu, 2 atpūsties, varbūt tikt pie fizioterapeita. Viņš uz tevi skatās kā vienkārši darbinieku. Viņam ar tevi nav nekādas privātas attiecības. Viņš nav ieinteresēts varbūt tavā labklājībā. Tikko kā tu neesi viņam spēlētājs noderīgs, traumēts, ir nākamais cilvēks vietā. Un tas varbūt tādā mentalitātes ziņā atbraucot no Eiropas uz Ameriku bija tāds lielākais kultūras šoks. Viņiem tas ir tikai bizness. Latvijā ar tevīm strādā, cenšas, lai tu izaugtu kaut kur, aizbraucot tur, bum, nekādas attiecības. Koledžā varbūt bija bišķi savādāk, jo tu biji tajā sistēmā, viņi īsti sezonas laikā nevar nevienu paņemt klāt, izmest ārā. Jo tur varbūt savādāk profesionālā sportā, protams. Es gribētu teikt, man ir jau, cik es jau profesionāli spēlēju, ja nemaldos, tas jau ir 6. vai 7. gads. Un, tu saproti to, ka mikrotraumas, ja tev nav kaut kas reāli lausts, tad tu turpinās skriet. Jo tev vienkārši ir, tev pasaka, davai savācies. Te ir svarīgas spēles priekšā, tu nevari izlaist. Un tā ir arī kaut kādā ziņā, man liekas, tā sporta kultūra, ka tev vienkārši ir kaut kur jāiztur tas nezinu. Tev bišķiņ sāp kāja, labi, celas bišķiņ sāp, labi. Tev viņš nav tur menisks pārplīs vai krusteņi, tu jau vari skriet. Un tas tā kā viss arī, man liekas, pateica to sportu tādu. Tas ir, man liekas, tas bīstamais. Jo ir tā, protams, ir kaut kāds brīdis, kad tev tur, nezinu, plecs sāk sāpēt un treneri un tur viss saka, ok, varbūt viņam bišķiņ jāatpūšās. Bet ir diezgan bieži tie, ka tev pasaka, tu aiziet pie trenera vai pie fizio, tev pieņemsim pie fizio aizēju un pasaka, man reāli sāp kaut kas, cirksnī kaut kas tur. Viņš aiziet aprunājas ar galveno treneru un treneris pasaka, lai skrien. Un tur neko tu nepamainīsi. Dienas beigās viņi tev maksā algu. Jā, teorijā, jā. Tā kā... It kā tas būtu ierēķināts biznesa modelī, ja, ka varbūt tu neizvilksi, bet mēs pušosim tevi tikai līdz robežai. Ja, jo lielajā sportā, kur tev maksā algu, tu esi atbildīgs par savu ķermeni. Un mums basītī, jebkurā brīdī tev var vienkārši nomainīt. Tev tur kaut kas mazāk, vairāk nepatīk visu. Protams, arī kāda tev loma komandai. Tu esi superstārs, vienmēr ap tevīm vairāk uzmanību pievērsīs. Ja tu esi kaut kāds lomas spēlētājs vai neesi vadošais, viņiem tā arī būs. Vai tu velc, vai nākamais ir tavā vietā, un tur to centies sadzīvot, samierināties. Un tā, man liekas, atkal pavērš tādu ļoti interesantu dinamiku, ko es šausmīgi izjūtu arī pats augot basītī. Jā, mēs esam komanda, mēs cīnāmies par uzvaru, bet es nevaru aizmirst faktu, ka es konkurēju ar katru savu komandas biedru, lai tomēr pakāptos ar hierarhijā kaut kur uz augšu. Un tas ir, man liekas, tāds vilku bars. Mēs ienākam tajā ģērbtuvē, mēs zinām, kurš ir alfa, mēs zinām, kurš ir omega, mēs zinām, kur ir pa vidu. To var just kaut kādā enerģijas līmenī, manuprāt. Kā jums liekas, pēc jūsu pieredzes, kā atrast sevi tajā bursmā? Kā saglabāt to komandas dinamiku un mērķi un iet tajā pašā laikā, kā konkurēt? Kāds ir mentālais vispār? Tas ir ļoti labi, ko man viens treneris kaut kad pateica, tā ir veselīga konkurence. Tev nav jācenšas kādu savu komandas biedru satraumēt vai viņam izdarīt kaut ko, kas nebūtu labi komandai. Protams, neviens negrib treniņā satraumēties. Bet svarīgi ir tas, lai būtu tā sāncensība starp komandas biedriem. Protams, kā tu saki, ir alfas, ir betas. Tā sava loma komandā tev ir jāatrod, jo, kā saka, ir varbūt tikai viens alfa. Un tas ir svarīgi, lai tev katru dienu nāc uz treniņu un kļūsti labāks. Jo, ja nav tā sāncensība, ir grūti progresēt. Tā ir varbūt arī lieta, ko šos 2 gadus spēlējot Dānijas 2. līgā. Tas bija pamanāms, ka nav tā sāncensība tik ļoti sastāvā.
Jo vairāk vai mazāk ir tie vietējie spēlētāji, un viņi te būs, un viņus neviens ārā nemetīs nosacīti. Tad tu esi tādā labsajūtā katru dienu nākot uz treniņu, zinot, hei, es esmu labāks par to, vai tas ir labāks par to. Kad nākot klāt playoffam, treneris saka, hei, Džeki, mums ir jāsāk dot viens otram kaulā, mums ir jāgatavojās playoffam. Nav vairs draugu uz laukumu. Un izejot uz playoffu, mēs bijām tiem gatavi. Mums sanāca arī tie labāki rezultāti. Pēc tā veselīgās sāncensības uzskatu, ka ir ļoti svarīgi sportā, jo tā tikai var progresēt. Tur ir plāna robeža, man liekas, arī, ne? Protams, vienmēr ir plāna robeža. Tagad arī uz vasaras treniņiem ejot, kādam varbūt viens ir negatavāks, mentāli nav gatavs, viens jau ir tajā sezonas ritmā iegājis, kaut ko pagruši stiprāk, kāds iekrīt bortā vai kāds spēka paņēmiens. Visiem ir, vienam ir tāds, kāpēc tu tā dari, otram ir tāds, hei, esi gatavs. Man liekas, mums Basīm bija labs tāda realizācija uz to visu VFA, kad amerikāņi nāk iekšā, un viņi ir, tev liekas, viņš ir tavs labākais draugs ārpus basīšu. Un tad ir basīts, un viņš to vienkārši pēkšņi ar elkonīti ieliek pa mutu, un ir tāds, fupā. Bet neatvainojās. Jā, bet zini, beidzās treniņš, un viņš pasaka, sorry, es tev tur iesit pa to seju. Netīšām tas bija. Es biju tā kā jau iekaris. Viņš atcerās vismaz. Jā, bet man liekas, tas arī ir tāds, tev ir jāsaprot, ka, lai tu būtu, nezinu, alfa vai kas, tev ir jāizdzīvo treniņā, kā, vai nu tu notraumēsies, vai nu kāds notraumēsies. Tad esi labāk 100% fokusā, lai tu neesi tas, kas traumējās. Zini, labāk tu kādu pagrūdi spēcīgāk, nevis kāds tevi pagrūdīs. Tāda izdzīvošana palielam. Adapt or die. Viņš ir kaut kāds tāds izdzīvošanas. Man ir baigi, esmu redzējis internetā labu to teicienu. Tad, kad tev ir beidzot āmurs rokā, sit spēcīgi, jo tad, kad tu biji skrūpa, tev ļoti spēcīgi sit. Un tas, man liekas, ir tāds, ar kādu tu tā kā... Jo es teiktu, tas nebija man tā, ka man 19 gados bija tāda mentalitāte. Tur palielam esmu šeit. Man liekas, es esmu šeit, visi priecīgi izbaudam, dzīve ir tāds rožlauks. Bet tad saprotu, ka tās rozes ir diezgan asas. Jā. Pīp. Tas bija ļoti labs piemērs. Arī aizbraucu uz Amerikas junioriem. Treniņu nomet, noscīt cīņa pa vietu sastāvā. Skatos, divi džeki savā starpā sāk kauties. Jā. Mums šis bija zaļos arī pagājušajā gadā. Es domāju, hokejā tas ir vairāk pieņemts tā kaušanās nekā basketbolā. Un viņi izkaujās, un skatos, un dienas beigās viņi abi viens otram paspiež rokas un pasmaida. Pēc tam ģērbtuvēs viens ar otru sēž, vēl kaut ko iesmēja, jā, es tev tur labi iedevu, jā, tu man arī. Tad es domāju, bet tie abi džeki beigās arī tika tajā komandā, jo arī tādus spēlētājus vajag. Un tad tu domā, tur salauzīs pirkstus, rokas, žokļus. Bet viņiem tas ir tāds konkurence. Katrs atrod to savu vietu, kā tikt sastāvā. Viens būs, kas metīs golus, viens kādu sitīs. Mums zaļos Juris un Braško arī vienreiz teica, ka uzvaroša komanda nevar būt visu laiku, visi treniņi priecīgi. Kad ir jābūt kādā treniņā, labi, mēs tur nesitam viens otram pa muti, bet pagrūstīšanās, kaut kādu vārdu apmaiņa, man liekas, tas ir veselīgi komandā. Kaut kāda asuma būtībā, kaut kāds sadursmīts. Jo, zini, tāpat jau pēc treniņa ieies ģērbtuvē, ko tu uz viņu apvainosies, un tev ir vēl 8 mēneši vai 7 jādzīvo ar to cilvēku pa lielam. Nedod Dievs izbraukumā vēl saliek vienā istabiņā, jā. Speciāli, jā. Viens izdzīvos, vai jā. Viens iznāks ārā no istabiņas uz brokastīm. Spilven cīņas. Jā. Bet es teikšu godīgi, man šī puse tajā visā liekas visinteresantākā, jo es pat atklāšu fun fact, es sāku Amerikā studēt īstenībā psiholoģiju. Man liekas, ka es lauzīšu uz sporta psiholoģijā, jo man tas bija vājākais punkts manā izaugsmē. Un mēs ar tevi paspējām daudz par šo parunāt. Tas jautājums, ko es pacēlu, bija par to, vai ir vispār kaut kāda iespēja tikt šajā profesionālā sporta veidā līdz šādam līmenim tikai un vienīgi ar kaut kādu smago darbu. Respektīvi, ir tā mentālā puse, kurai ir jābūt viņai. Jautājums, kādai? Kas ir tas X faktors, kam ir manā galvā jābūt, kādai personībai, kādai attieksmei, kādam mindsetam, uztverei, lai es izdzīvotu vispār tajā vidē. Iedošu piemēru. Jūs tagad sakat, tu pieminēji tikko, vajadzētu kaut kā ik pa laikam arī treniņos iedot elkonīšus un bišķiņu sadursmes un pēc tam spēt to turpināt uz priekšu. Un manā galvā tā loģika bija,
es tagad kādam kaut ko tādu izdarīšu, es radīšu konfliktu, un tas konflikts komandai nepalīdzēs. Jā, ka es negribu tās sadursmes, es negribu šo bērzi, jo es uztaisīšu vienkārši stulbu situāciju. Tagad jūs man sakat pretējo. Tomēr vajag to asumu, veselīgu konkurenci, bišķiņu tomēr kaut kāds tāds. Atkal, kur ir tā robeža tam visam, un kam būtu bijis jābūt manā galvā kaut kā citādāk, ko tu jāuztver, lai es kaut kā varbūt, nezinu, veselīgāk vai spēcīgāk varētu tajā vidē izdzīvot. Man ir labs piemērs. Ir, sanāk, es Spānijā bišķiņu sačakarēju plecu ar to, kad es gāju, centos izskriet cauri blokam, un man tāds milzīgs afrikāns, 20 vienkārši milzenis. Nostājās šitā, un viņš vēl pēdējā brīdī tā kā plecu izlika, un es viņā ieskrēju, tāds negatīvs bišķiņ, un viņš vienkārši plecs vienkārši uzreiz sačakarēja. Un man treneris pēc kaut kādiem pāris gadiem, cits treneris saka, Rob, tu vai nu viņā ieskries, un tev sāpēs, vai nu tu vari ieiet viņam kaut kādā nepatīkamā vietā, un tu vari viņu tā kā nesatraumēt, bet tur viņam likt saprast, ka, reku, es skriešu tavam blokam cauri, nebūs tā, ka tu man ņemsi ārā. Jā. Man liekas, tas hokejā jums arī ir. Vai nu tu vienkārši izdarīsi to pirmo kontaktu tajā spēlē, ka tu vienkārši uzsitīsi viņam, un viņam būs tāds, ok. Jā, vairs nelikšu. Jā, varbūt neiešu tur ar celīt, nelikšu tev ārā. Jā. Tā ir tāda viena lieta, kas arī mums tagad nāca tas playoff izslēgšanas spēles, un treneris, viņš no sava speecha sākumā pirms spēles, viņš no tām 5 minūtēm 3 minūtes norunāja par kādai ir jābūt tai pirmajai maiņai, kad tu izkāp laukumā. Jo, kā saka, kā tu nospēlē 1, 2, 3 maiņu, tā arī ieiet tas periods, tā spēle. Un tas bija tāds, ko viņš arī teica, mums ir jāieiet, mums ir jāiesit kādam, mums ir jāpagrūž, mums ir jāuzvar tā divcīņa, jo tad visa komanda no soliņa skatās, mēs varam, un tā ir tā mentalitāte, ka tu ej kā uzvarētājs tajā cīņā. Nevar iet, kas būs, ja es viņā ieskriešu. Man liekas, ka tā ir tā latviešu arī kaut kāda lieta, kad mēs domājam, es negribu satraumēt viņu. Pārāk pieklājīgi, ne? Jā, bet tur jau neiet runa par to satraumēšanu, tur vairāk iet runa, iesit pirmais. Nekas jau nenotiks. Nekaunīgi. Jā, nekaunība ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tā amerikāņiem, ārzemniekiem ir ļoti liela. Jā. Viņi atbrauc, viņi ir alfa, viņi ienāk ģērbtuvē, viņš tev nometīs somu, pateiks padod. Jā. Tu kā labs komandas biedrs, jā, gribēs viņam kaut ko padod, viņš tev skatās, ok, tas jau ir gatavs. Izejot uz laukumu arī, vai nu tu izēji un izēji cauri tam spēlētājam, vai nu tevi salauž. Okay. Tad... Kā jūs to iemācījāties? Kā jūs šo aspektu uzzinājāt? Es gribētu teikt, ka tas, man tas nebija tā. Ka tur 17 gados es to sapratu. Man gribētos teikt, ka es tagad esmu beidzot 25 gados lēnām nāku pie tās apziņas, kad vai nu tu sit, vai nu tevi sit. Protams, es to esmu zinājis jau, man liekas, no bērnības. Amerikāņiem teiciens kill or get killed. Jā, bet tagad tu saproti vienkārši, ka tu esi tajā sportā. Nekas nav forši. Ir vienkārši jādara. Un tev ir jābūt vienkārši tam, kas to dara. Tas ir tas fiziskais aspekts. Man augot līdz skatoties brāļu spēles, vecāki vienmēr ir mācījuši, vienmēr jābūt galvai augšā, vienmēr jābūt gatavam, vienmēr jāspēlē fiziski. Jo, kā mēs redzam, aizbraucot uz ārzemēm, treneriem, skatītājiem, tas patīk. Viss fiziska spēle, kāds kādu izskaujās, par to cilvēku nāk un maksā naudu. Tā ir. Man tieši teica, bija uz 3-3 aizgājis, kas arēnā notika. Yeah. Un viņš tāds, kaut kā prasies, lai viņi tur vairāk pagrūst kaut ko. Viņi tur slidoja tikai. Jā, jo tur bija tā ironija. Tas 3-3 koncepts bija tāds, kad atbrauc Eiropā pazīstami spēlētāji, Latvijas izlases spēlētāji, un neviens ar to naudu nepelna. Yeah. Tas ir vairāk tādai popularitātei. Viņi atnāk, showcase bez spēka paņēmieniem, skilos un ļoti labs tehnisks hokejs. Yeah. Parastam skatītājiem vienmēr gribās, lai kāds kādu iegrūž, lai kāds kaut ko izdara. Un tas man likās, kas bija ļoti labi izdarīts tajā pasākumā, kad starp periodiem bija tas ice fights. Džekus uzlika uz slidām, iedeva MMA cimdus, uzvilka ķiveres un džeki kāvās. Kas tur bija džeki? Bija
viens bija Latvijas izlases hokejs, kas bija gatavs iziet, jo kāds satraumējās. Bija daži bokseri, kas ir spēlējuši hokeju, mācējuši tām slidām Baigās nostāvēt. kombo, jā. Un tur bija ļoti interesanti. Jā, tur bija sitieni, kāds mēģina trāpīt, kāds izvairās, kādam līdzsvars nav, kāds jau krīt. Tur ir ļoti, un tas šovs bija uztaisīts ļoti labs. Jā. Bija tiešām interesanti apstīties. Un tas ir tas, kas cilvēkiem patīk. Hokejā tad, kad es biju maziņš, es neskatījos hokeju. Labi, es tur varbūt tik plēkam pasījos kaut kāds hokeja highlights, bet es vienkārši rakstīju hockey fight. Hockey fight. Un tad tu skaties Raits Ivanāns. Jā. Vienkārši saņem viens otru un vienkārši tā kā gaļas mašīna iet 2 minūtes. Tas ir kaut kas. Bet tad sanāk, mēs nekur tālu no tiem Romas impērijas gladiatoru laikiem neesam nemaz aizgājuši. Mēs jau teorētiski esam tie. Jūs esat modernie gladiatori. Cirka cilvēki. Un es esmu kaut kāds moderno gladiatoru gatavotājs, mehāniķis, kurš palīdz jums iet rubīties būtībā. Tad, ja jūs kādam nodarīsiet pāri, ja jūs nevarat pieļaut, ka jums dara pāri, jūs iesiet pirmie iekšā, es būšu daļai atbildīgs beigās par to, kuriem jūs iedosiet iekšā. Okay, bija piemērs. Es biju labāk saprotu, ko es daru. Tā ir boksa treneris. Ļoti bieži sauc uz skolu, jo studenti kaut ko izdarījuši klases biedriem. Bet tas arī ir saistīts, man liekas, vairāk ar kontaktsporta veidu. Tas nav. Es negribu teikt, ka volejbolistiem nav tur jāliek tāda fizuha kā basketbolistiem vai vispār hokejistiem, bet man liekas, tā ir tā starpība, ka tu trenējies, zinot to, ka tu dabūsi pa tām ribām un tev kāds ieliks pleciņu pēkšņi. Tev jābūt tādam visu laiku kompaktam, saliktam. Tur var sadalīt varbūt tos kontaktu sporta veidus un bezkontaktu sporta veidus. Jo teorētiski, ja es skatos uz volejbolistiem un es redzu, ko viņi te dara, man ir tāds, nav viegli. Nav viegli noteikti. Varbūt tas fiziskais dod tādu pārliecību arī. Ne? Noteikti. Es nezinu, kā tev ir, bet, piemēram, man beidzās sezona un man ir tā kā man vienkārši gribās aiziet uz svariem, tur rokas pakačāt. Ir tāpēc, ka vasar to vai īsāk rekliņu gribās uzzīmēt. Jā. Neviens jau negrib iziet uz vasaras pludmali ar tādu vēderiņu. Ja? Un tad ir tas, ka tev treneris tāds saka, hei, tev nākamā sezona vajag 2-3 kg klāt. Ja? Tev jāspēlē būs pret večiem. Tad bāca, ko darīt? Tev tāpat vasara nāk. Jā, protams. Yeah? Jo tās starpības starp junioriem, koledžas večiem, tev atnāk Džeks pretī. Tāds kā Edmunds. Jā. Jā. Tev viņš iznāk pretī, tev sagaidīs. Es negribētu, ka viņš man iznāk pretī. Es pat negribu iedomāties. Es uz slidām esmu kā stirna, un tad man... Un tevi medīva, tur jau ir tie arī spēlētāji. Tāpēc jau viņam patīk tās medības. Laikam, jā, viņi savienojās kopā. Labās klātais mugurs. Tā ir sava veida māksla, ka tev ir jāmāk izvairīties no tā kontakta. Protams, tev ir jāmāk viņā spēlēt, bet arī ne jau tu vienmēr ies un skriesi sienā. Tev ir jāmāk apiet tam apkārt kaut kādas māņkustības, kaut kas, lai tevi tas pretinieks nenoķertu. Tu ķer ripu, bet tu zini, ka tevi vēl ķer. Tieši tā. Ja Basītī nav šitais, ne? Es reāli abrīnoju hokeju tādā ziņā, ka tas ir, tu reāli esi uz slidām, tev ir nūja, tev ir jāskiem pakaļ mazai ripai, jāslido. Un tev vēl ir kaut kāds Džeks, kurš ir tīri uzlikts uz tā leda, lai vienkārši tevi nomušīja pie borda. Un viņš tevi pielīmē pie sienas, un tiesnesis tā aiziet pasēt 2 minūtes, un tad viņš nāk atpakaļ un atkal to dara. Ja? Un tev tāds, viņš atkal ne, bet tā ir sava veida mentalitāte. Tev tā 2 reizes pielīmē pie borda, tad nākamreiz ies pēc tās rips, tu pastīsies, vai kāds ir tur vai nav. Un tas ir, kāpēc arī svarīgi ir iemācīties, neskatoties uz to, iet un darīt. To var iemācīties? To var iemācīties. Tas ir instinkts, bet, kā es teiktu, hokejā un sportā visur tas laiks ir tik maz, ka tev nav laika domāt. Tu dari to pēc instinktiem. Vai tas instinkts tev ir ieiet, saņemt to spēka paņēmienu, bet izdarīt labu darbu komandai, vai paiet malā un izdarīt sliktāk komandai. Tas ir tas, par ko arī cilvēkiem maksā naudu. Sportā. Ir lomas, ka tev nav jāmet golfu, tev ir jāiziet un jāizdara tas darbs. Kādam tas ir nobloķēt ripu, kādam tas ir ieskriet kādam ir iesist kādam.
Man liekas, savā ziņā tas ir tas talants, ko tu īsti nevari uztrenēt. Tev viņš tā kā, tev vai nu ir tas talants kaut kāds, vai nu viņš tev Jo nav. pēc definīcijas tas ir fight or flight. Vai no es eju pretī, vai Tieši es tā. bēgu prom. Jā. Nē, man liekas, ka tas mums ir katram diezgan dziļi kaut kā instinktīvi iekšā. Jo man liekas, tas arī basketbolā. Zini, es varu trenēties visu vasaru kaut kādus uzdevumus, un es aiziešu sezonā, un es varbūt nevienu reizi to uzdevumu neizdarīšu. Jo vienkārši tas īsti nav iekšā manā tajā lielajā kapacitātē, kas varētu būt. Bet man ir vienkārši tajā brīdī, man nāk galvā kaut kādas idejas, kuras to bumbu cenšos vienkārši apiet tam spēlētājiem. Tā, man liekas, arī ir tā. Nu, to tu nevari uztrenēt. Tas tā kā kaut kā tev dabiski vienkārši tev Dievs ir devis kaut kādā ziņā bišķiņ lielāks prasmes uz to ātro sekundi vienkārši kaut ko izdomāt. Vairāk skills vai muskuļi. Ja tāds. Nu, jā. Jo, zini, ir jau arī tādi, kas varbūt nav tik skiloti, bet viņi ir tādi muskuļi, kur vienkārši viņiem arī maksās nav tikai tāpēc, ka viņš ir reāli spēcīgs. Var palikties. Nu, tagad, man liekas, basīti ir ļoti diezgan tāds populārs, kad garie, kas nāk no Āfrikas, viņi varbūt nav tie gudrākie džeki, bet viņi vienkārši var no zāles izlikt ārā. Tas viņiem reāli par to arī viņiem samaksās. Tas jau visur futbolā nāk, tas iekšā arī. Tas ir interesanti. Kamēr esam pie šī tēmata, tad provokatīvi jautājumi izspļaušu ārā. Edvards, specifiski tev, ja tu no hokeja nāc, kāpēc šie afrikāņi spēlē basketbolu, bet nespēlē hokeju? Ja hokejs ir tik atletisks un ātrs, un tam līdzīgi. Tas ir atletisks, bet es teiktu, vairāk. Es saprotu, viņiem nav arēnas, kur hokejs spēlē. Tas ir inventārs, es saprotu. Sezonālais sporta veids. Es ākstos, es saprotu. Tas bija for fun. Bet par ko gan es gribēju painteresēties, ir, es noteikti ar savu aci redzu, ka basketbols ir mainījies pēdējo 10-15 gadu laikā. Stils, manuprāt, ir kļuvis Eiropas pusē amerikāniskāks. Es spēlēju pusātrē, izmet trīspunktnieku, man maina nost. Tagad pusātrē izmet trīspunktnieku ir amazing lēmums. Ja? Nu, ja tev ļauj. Jā, mans līdz ar to jautājums katram no jums ir, kā jūs redzat, kā jūsu attiecīgais sporta veids ir mainījies pēdējo, varbūt, to pašu, 10 gadu laikā, apmēram, ka jūs esat spēlējuši. Kādas jūs tendences redzat arī, varbūt, ejot uz priekšu? Nu, man liekas, basīti ir, ja tu vari reāli ar labu procentu mest trīnīšu šajā. Tas tagad ir tops, vai ne? Man liekas, tas ir, tev tas baigi palīdz. Jo, man liekas, Houstons Rockets bija tie, kur atklājuši to ideju. Ka labāk vairāk izmest trīspunktniekus un pat arī tur kaut cik ok viņus iemest, ka tas ir izdevīgāk. Es zinu, ka daudziem ir daudz eksperti, kas tā kā to, Bostonē, man liekas, bija šis. Ja viņiem reāli krīt trojkas, tad viņi ir neapturami, bet viņiem ir dienas, ka viņi neiemetīs trojkas un viņi zaudēs pēdējai komandai. Tā kā tas arī ir tāds, tur tādam baigam balansam jābūt, bet man liekas, ka tagad basīts ir vienkārši uz tādu ātru skriešanu, nav tik ļoti pozicionāli, kā vairāk ir skriet, un tad tas pozicionālais aiziet tikai tur pēdējās 3 minūtēs, kad tev vienkārši ir, saspēles vadītājiem vienkārši jāsaprot, ka okay, mums ir pārsvars kaut kāds laiks jau sāk iet uz leju, mēs varam bišķiņ lēnāk spēlēt, gudrāk. Ko tu redzi? Tā ir tā sava veida būtība, ka vienam deg, otram nedeg. Bet tas atkal hokejā ir bijis šī savādāk. Tagad varbūt amerikāņi, kanādieši brauc tik daudz uz Eiropu basketbolā, Eiropas līgās. Amerikāņi, jā, par kanādiešiem varbūt bišķi mazāk. Jā. Viņiem vairāk hokejs. Hokeja ziņā amerikāņi, kanādieši brauc uz Eiropu, un viņi atbrauc ar to spēles stilu, un pēdējos 10-15 gados tas spēles stils vairumam valstu līgām ir nomainījies uz to Ziemeļamerikas stilu. Ātrs, fizisks hokejs, kas ir, es neteiktu, ka viņš ir sliktāks, ir līgas, kurās ir tehniskāki spēlētāji un kaut kas, bet atbraucot amerikāņiem, viņi ir gan tehniski, gan fiziski spēcīgi. Un tāpēc viņi valda nosacīti Eiropā. Jebkurš klubs tev gribēs dabūt labu kanādieti, amerikānieti un ir gatavs samaksāt viņam to naudu, jo viņi maksā pa kvalitāti. Basītī tagad arī, ja kādreiz bija īsts saspēles vadītājs garš centrs, tagad viss sāk, man liekas, tieši izlīdzināties. Visi dara visu, vairāk vai mazāk, vai ne? Vairāk vai mazāk ir tā reāli, kā tu saki, nav vairāk tāds. Man liekas, mūsdienās tagad vēl pie tam TJ Shorts ir parādījis, kuram ir, 1,70 m vai ļoti maz. Jā, tik maz.
viņš ir parādījis to, ka viņš var izšaut Eirolīgā. Nu, tas nozīmē, ka tādiem maziem jauniešiem, kur domā, ka man tur meklēs, tas neišaus. Nu, zini, ja tu ieliec to darbu, man liekas, ka tagad, man liekas, pa centrs var būt 1,98 m. Zini, ja tu vienkārši būsi spēcīgs un atletisks. Un ar metienu. Jā, vēl. Bet... Futbolā es dzirdu līdzīgas lietas, ka kādreiz bija garie aizsargi, kuri tikai apmēram turēja līniju. Tagad viņi jau arī kontrolē bumbu labāk un dod piespēles. Un varbūt pat arī iet gols kaut kādus. Pa hoķis neesmu drošs. Kā tu redzi? Hoķis ir tieši tas pats. Ja? Tieši tāpat tendence. Agrāk bija liels, spēcīgs, labs. Tagad tikai visiem 5 ir jāmāk spēlēt visās pozīcijās. Un tagad ļoti daudz dominē slidojošie, ātrie. Ne tik ļoti spēcīgie. Protams, tas vienmēr ir pluss sportā, ja tu esi spēcīgs. Bet nav tā, ka agrāk bija tā, ja tev nav 1,80 m, tu esi otrajā plānā un paņems vienmēr kādu, kas ir lielāks, spēcīgāks. Bet tagad ar tām kvalitātēm, smago darbu, arī īsāk, netik spēcīgāk spēlētāji ar savām labajām īpašībām to ikdienā pierāda, ka tas ir izdarāms. Ok, interesanti. Kur visos sporta veidos nāk līdzīga tendence? Nē, nu ir. Es gribētu teikt, ka jā, viss ir tāds. Pat gribētu teikt, nobalansējies. Jo tagad arī, piemēram, mums saspēles vadītāji, viņi var būt 1,75 m, viņš var būt 1,98 m. Protams, Viņam Lamelo Balls nosacīta saspēles vadītājs. Jā, 2 metri var teikt. Tas ir kā 2? Viņš salīdzinoši, ar botām, ka viņam ir kaut kāds jau 2. Wow. Es vienkārši gribētu teikt, ka tagad jau tas ir vairāk tāds, tev nav tik ļoti noteikti jāskatās savu augumu, kā vienkārši uz tām lietām, ko tur izdarīt. Jo es palieku vecāks, es saprotu, ka varbūt man nevajag manā arsenālā tur 30 paņēmienus, bet man reāli dara 2, kur vienmēr strādās un viss, un es ar viņiem. To tu nesen baigi labi pateici, starp citu. Ka tev vajadzētu apzināties to savu kaut kādu skillset vērtību, ko tu dod, un tu tā kā sāc no tā un nabūvē. Man liekas, tā bija baigi labā lieta, ko tu biji atklājis. Tas vairāk bija tāds, ka grūti varbūt to tā izstāstīt, bet, piemēram, ja tu māki apspēlēt ļoti labi caur kājām, tad vienkārši dari to, un ar to, ka tu mācies izlaist caur kājām, tu sapratīsi, ka pēc tam vēl rodās kaut kādas opcijas starp kājām. Un man liekas, ka tas ir tas, ko mūsdienās, ko treneri tur individuālajās mācās, tur tik daudz visādas dažādības apspēlēt, bet ja tu pasties pēc tam beigās, kā tie jaunieši spēlē, tur ir viens džeks, kurš vienkārši ir izaudzis un viņš ar pleciņu visiem aizies garām. Tur nebūs maz pat tik ļoti uz to skillu. Tur visi bērni tagad nenormālāko skillu kapacitāti taisa. Protams, tas ir labi to darīt jaunam. Bet man liekas, ka tu paliec vecāks, vienkārši saproti, ka es varu iemest trojku, es varu ātri paiet garām, pie tā es arī pieturēšos visu vasaru vienkārši to celšu augšā to līmeni. Un tad kāds treniņš būs, es vairāk skillu bišķiņu patrenēšu. Jo reti kuram spēlētājiem tā, kur viņš ir labs visur, katram ir savas stiprās īpašības, ar ko viņš pelna naudu. Vienam tas ir trīnītis, viens ir uz bloku, viens ir uz pick and roll. Jā, man liekas, ja tu kaut kādā... Es nevaru teikt, ka tas ir tādā jauniešu lietā, to var pateikt, ka šis džeks varēs ritīgs šūters būt. Bet man liekas, ka tu paliec vecāks, tu vienkārši saproti, ka pieaugušais sportveids ir... Ja tu mācies izdarīt 3 lietas labi, Ritīgi labi, jā. Tu reāli arī spēlēs augstā līmenī. Bet, ja tev būs viss pa bišķiņam, tas ir grūti. Bet kuram nepatīk skatīties uz NBA, NHL un kā tie spēlētāji apiet visiem garām, tad aiziet uz treniņu un mēģina izdarīt tieši to pašu. Tas tā jau ir, man liekas, tā māksla tajā sporta veidā, ka tev tas viss ir, bet tu zini, ka tev ir kaut kādi 3 deadly paņēmieni, kā tu zini, ka tu vari iemest. Tev nav tur jāizdomā jauna Amerika, lai apspēlētu. Zini savu epizodu, zini savu timingu, savu kombinu, ne kaut kādu. Un ja vēl tev ir treneris tāds parocīgs, kas tev iedod vēl tās tavas kombinas, kas tev no viņām arī var izveidot kaut ko, tad vispār ir. Perfekts piemērs bija Golden State Warriors Klay Thompsons. Viņš pat nepiedriblē, viņam iznāk, viņš viņam iznāk. Tur bija viņš pa spēli piedriblē 5 reizes, bet ielādēja kaut kāds 13. Jā, viņam ir rekords. Es negribu samolot. Man liekas, ka 13. Mēs esam iegūglēti. Viņam bija kaut kādi 2 dribli. Pirms tam Karijam bija tas rekords, man liekas, 12 3-punktnieki, un Klejs Thompsons, man liekas, pārsita. Viņam vispār bija crazy. Viņam bija vienā spēlē kaut 50 punktu 2 vai 3 dribliem. Tas ir vienkārši. Viņš ir atstrādājis to savu metienu, viņam iedod viņu, un viņš viņu iemet. Tas ir 14. Izmeta 24, iemet 14. Bet arī tas ir, bet tā ir māksla tik daudz izmest. 24 izmest. Tas ir reāli 24 metru komanda reāli.
Jā. No 30 metienus vidēji spēlē izmet. Kas nozīmē, ja tas nebija apzināts spēles plāns, tas nevar notikt īsti. Nu, jā. Es domāju, ka tas bija apzināts. Viņš ir izmetis 24. Nu. Viens cilvēks. Jā, bet gan jau viņš iemet kaut kādus pirmos 5, un tad jau viss tad tu komandas. viņu sāc- Domā, sāc fīdot tālāk. feedot, Nu, jā. varbūt, jā. Jā, tā ir. Neiemetīs 2, neviens tev vairs bumbu nedos. Teorijā, jā. Nu, ja nu vienīgi, nu, labi, nē, es domāju, viņam tiešām, nu, kā šūterim, tev nav, man liekas, tāda mentalitāte. Ja tu aizmet garām 3, tāpat, nu, tas pats Nu, tu metīs. Dāvis, Dairis, Bartāns, viņi abi 2. Nu, viņi var aizmest 5 garām pirmajā pusē, un tad viņi iznāks 3. ceturtajā un trāpīs 5. Kas man liekas, ir vēl viena amazing tāda mentāla īpašība. Tā Jā. kā apmēram tev ir nu, es nezinu, kaut kāda ļoti labi noregulēta īstermiņa atmiņa, kas atkal man nebija. Man sauc par melno zirdziņu basketbolā, ja tu nekad nezini, ko dabūt no manis. Apmēram, ka manas pirmās 2 minūtes nodiktēja visu spēli, kas man būs. Ja manas pirmās 2 minūtes ir 2 kļūdas, var man arī noturēt malā līdz beigām. Man nekas tur labs nesanāks. Es nevaru atkopties no tā. Ja savukārt man ir kaut kādi trīnītes, sodiņš, vēl iemet, visu forši, man var aiziet fantastiska spēle. Kas atkal man pats ir interesanti jautājumu, kā jūs tiekat galā ar šīm emocionālām šūpolēm? Kā jūs arī pēc neveiksmīgām, 3-4 epizodēm varat saglabāt kaut kādu bišķiņu vēsumu, vai viņu atgūt un ieslēgties atkal, kad tas ir vajadzīgs? Man vairāk vai mazāk tas ir tā spēlē. Nu, vismaz hokeja tu nospēlē vidēji 18-22 minūtes spēlē. To ripu spēlē daudz. Kļūdas ir visiem. Un tur ir tā mentalitāte. Hei, es kļūdījos, tu atnāc uz soliņa, saproti to, tu saproti, ko es varēju izdarīt labāk, un visu tu par to aizmirsti. Un tu ej uz nākamo mājiņu ar svaigu galvu, ar jaunām emocijām, ne ar domu bāc, kas notiks, ja es atkal kļūdīšos. Jo tā tu vienkārši roti sevi dziļākā un dziļākā bedrē. Negatīvi spirāli veidojošos. Un tu no tā neizmuks, un tāpēc varbūt, protams, ir bijušas sliktas piespēles, ielaisti vārti, kļūdas. Tu pasaki, hei, Džek, sorry, es vainīgs, izejam nākamo mājiņu, cenšamies to izdarīt labāk. Daudziem palīdz sportā, kas mums ir, ko treneris saka, hei, Džek, mums ir ļoti daudz kļūdas, let's go back to the basics. Sākam visu no pamatiem. Piespēle, iedodam nākamajam, izdaram tos pamata darbus un tā sākam būvēt. Nevajag uzreiz vienam spēlētājam apspēlēt 4, atdot piespēli un iemest vārtus. Līdzīga loģika mums arī tāpat ir. Bet man ļoti patika šajā sezonā. Felmans man teica vienkārši par kļūdām. Uztais kļūdu, vienkārši galvā next play. Un tas, man liekas, arī ritīgi bija tāda maza atslēga, kas palīdzēja, ka, zini, tu nokļūdies, kaut ko tu esi baigas atškarējis, bet tu jau galvā, tu jau kļūdoties, man liekas, es jau savu sāku, vai next play. Nu, tā kā lai tu tik ļoti neaizdomājies, jo ieslīgt tajā ir, man liekas, vissliktākais, ka tu, nu, man liekas, ka, ja tu uztais kļūdu un tu vēl sāc par viņu pārdomāt un domāt, jā. Tur jau aiziet, man liekas, tas jau ir tas mīnus, kurā tu kā piekšā. Jo man liekas, ka es biju tas tipāšs, kurš arī pēc spēles varēja. Pēc tīra ok spēles, man liekas, ka es varēju sēdēt un vairāk domāt par tām kļūdām nekā par to labo, ko es izdarīju. Pat ja ir uzvar bijusi. Ir bijušas negulētas naktis, kad tu sēdi un domā, bāc, kāpēc es tā izdarīju. Jā, varēja labāk. Varēja labāk. Kāpēc? Es zinu, ka es varēju labāk, kāpēc es tā neizdarīju. Jā, un apakaļ. Bet tas ir just tāda, man liekas, nu, es Liepājā pirmajā gadā. Es salīdzinoši vēl jauns biju. Man bija 19 vai 20 gadi. Un es nospēlēju tik sliktu spēli. Un man parasti komandas biedrs veda mājās. Un es viņam saku, nē, es aiziešu pats mājās. Es eju mājās. Tāds, tik sabādājies. Apsēžos uz soliņa parkā. Raudu. Domāju, kā es varu tā spēlēt. Bet tas, man liekas, ir, kam tu izej cauri kā spēlētājs, kā cilvēks. Zini, kaut kādām lietām tu saproti un tev ir ļoti... Ja vēl tev paveicās, ļoti labs ir, ka tev ir cilvēki blakām, kas var tev pamācīt, kas var pateikt, hei, reku, šitā ir labāk, šitā nav labāk. Tieši par to mentālo, ja? Jā. Protams, vienmēr tas mentālais, tu zini, ka tu esi nospēlējis kriminālu, tu iekāp mašīnā un tā
Kā tev liekas, kāds šeit nospēlē? Atskaities tagad. Atskaities, jā, un tu nevari iedomāties nevienu labu frāzi, ko pateikt par savu spēli. Bet, Vismaz forma bija labi, pareizi uzvilkts. Nebija otrādi. Mums tas hokejs. Neaizmirsi, man ir murgi, kas es aizmirsu. Visu paņēmu. Gan arī bija tā sezonas beigās uz fināliem. Kaut kur es aizgāju. Džeki, kam tā soma? Aizbrauc uz fināla spēli bez hokeja somas. Nē, man ir labs piemērs. Es VFā spēlēju, un es izdomāju, botus neielikt somā, bet tā kā rokā turēt. Lai krūtāk izskatās. Jā. Un man pēkšņi vienāk menedžers un saka, Robi, tev ir jāpaņem ūdens pudeles abas divas. Un es tāds, ok. Es paņemu ūdens pudeles, ielieku autobusā, guļu mierīgi. Un pie robežas es botus neieliku. Un man tāds, oh my God. Ko man darīt? Un es vēl paveicās tas, ka es nebiju uzvilcis kaut kādus ugus ziemā, bet es biju Jordans uzvilcis. Jā. Un es ar Jordaniem nospēlēju. Es nomazgāju zoli. Tā vēsā sajūta. Bet zini kā, Es biju tādā vienkārši panikā. basketbolā, labi, botas nav tas slikts. Jā, Edvards aizmirst visu savu bruņu. Aizmirst. Ir bijuši cilvēki, kas nav aizbraukuši uz spēli. Populārākais ir, man nav krēkls. Kā tu gribi iet laukumā? Bet jums nav divi krēkli, neņem līdzi menedžers? Vienreiz bija tā, ka bija paņemti divi krēkli, divi aizmirst, un trešais pasaka, ka viņam nav krēkls, un tad trešajam, ko man ar tevi darīt? Viņam ir reāli jāspēlē. Tas ir viens no vadošajiem spēlētājiem, ko tagad darīs. Atrod krēklu, aplīmē ar numuru, visu, bet tie stāsti ir daudz un dažādi. Aizlidot uz citu valsti, saprot, ka slidas ir atstātas mājās, un slidas ir tāda lieta, kas tev ir jāievalkā. No zeķēs būs grūti uzspēlēt. Tu nevari uzvilkt viņas un justies tā kā, ieiet veikalā, nopērc skriešanas botus un aizskrien ar viņām mājās. Pa lielam slidām ir tāda, ka tev viņām ir jāpieguļ. Viņas jau tur pilnīgi izlaiž pēc viņas ir, kas izlaiž, liek tādā mikroviņu krāsnī, uzvelc sasien, tad tie gēli piesilst tavai kājai klāt. Tas ir nopietni. Protams, arī viņas vēl maksā 700 līdz 1000 eiro, un tad tev ir tā, tu nevari aizbraukt uz turnīru. Man vajag jaunas slidas savējās aizmirst mājās, noliec 1000 un uzvelc. Es jaunatnē, es atceros, mēs aizbraucām ar... Man bija kaut 15 gadi, mēs aizbraucām uz Krieviju spēlēt Eibulu turnīrā. Pazīstam sajūtu. Un mēs skatāmies, komandas biedrs, bet pretinieks skrien ar Timberlandiem. Mēs domājam, ko viņš ir izdomājis? Un beigās uzzinām, ka viņš ir aizmirsis bots, vienīgās kedas ir timbīši viņam, un viņš ir timbīši vienkārši mauc. Bet, style points. Amerikā hudā tikai tā mauc. Jā, vasarā arī. Kur tās tavs bots palika beigās? Viņas dabūja pagaid? Nē, viņas man bija ģērbta, viņas man palika. Kā, es viņas gribēju rokā. Es nezinu, man pa ceļam tu viņas bija nodas. Nē, man pēdējā brīdī vienkārši atnāk menedžers un pasaka, reku ņem divas ūdens pakas. Un zini, es tā kā jaunais paņemu. Man tieši tāpat iedeva krēklu, jā, soma paliek. Kā? Es nekad savu. Tā bija pēdējā reize, ka tu ņem bots rokās. Nē, godīgi. Visu laiku man liekas, ņem. Jā, jo katru reizi ienāc zālē, šeit tev ir bots rokās. Bet tagad man ir, tu nevar iedomāties, tas notika jau pirms kādiem 4 gadiem, bet man katru reizi, kad es iekāpju autobusā, es vēlreiz atveru somu. Jā, paranoja jau tur gadu veidojas. Jo man ir reāli murgi, no kuriem es izraustos pa nakti ārā, kad es aizbraucu un aizmirsu šortus, un es bez šortiem jāskrien ir, un viņš tās aiz. Jūs to stāstat, man tāda tirpiņas iet cauri, pilnīgi Nē, man liekas, aizmirst kaut ko. Tev jāpaņem ir botus un palielam tērps. Mums tur ir tas, ka es aizmirstu botus, tas 10 dažādi apģērba gabali. Kas būtu? Kā var nepaņemt, zini, tu aizmirsti paņemt vienkārši čemodānu lielo. Jā. No viss tā, kas tev jāliek mugurā, kas būtu tas viens minimums, ko tu varētu atļauties aizmirst, un tāpat kaut cik vēl ok nospēlēt? Kompresijas. Apakšpaša. Protams, tas ir regulāri aizmirsts, un tos plīks ādus uzvelc. Ir, kam patīk bez viņām spēlēt. Bet arī tev ir 2 elkoņu sargi, tev ir 2 ceļa sargi, tev ir 2, viss daudz, kas ir pat 2. Nedod Dievs, tu kaut ko vienu esi aizmirsis. Tad ir tā, ka man iemācījis vienmēr
tā kā alfabētu nodziedu, es nodziedu formu. Es stāstu tas. Man Džeki ģērbtoja, ko tu dari? Es saku, es eju cauri visam formai. Es tā arī eju. Es daru tieši to pašu, kad es lai benzīna mašīnā. Tad es skatos 95. Un double check. Un trīs reizes. Es vēl apstos, tehnisko pasi vēl apskatos. Vai viss tur saka? Jā, ir, jā. Es skaties, vai tā truba ir no pareizā, vai kāds nav samainījis. Zaļš, jā. Labs. All right. Man patīk šie te trakie stāsti. Ko atkal neviens nekad neiedomāsies, kamēr mēs tā neienāksim. Jā, mēs esam izgājuši vispār baigam ceļam cauri. Atnāksim varbūt pie interesantākā, jautrākā atpūtas pusi. Tā kā jāstrādā smagi, jātrenējās daudz, bieži ceļojumi, aizmiršanas spēles, pārdzīvojumi, mentāls tā, kā atpūsties no šīs, kā atslēgties. Es teiktu, ir jāmāk atpūsties. Man vismaz personīgi liekas, tās 10, 9 mēneši tāds non-stop treniņi, uztraukums. Spriedzi. Jā. Pēc tam viņa pieauga uz sezonas beigām. Es nezinu, ja tu nemāk atpūsties, tad ir... Nē, tu jau varbūt esi arī tāds cilvēks, kuriem vienkārši nevajag atpūsties. Tas vienkārši tāds... Es pat teiktu, nevis ļoti mentāli atpūsties, muskuļiem ir tas stress tos 9 mēnešus bijis, ka bieži pat muskuļiem vajag. Jo tās traumas bieži, kas tev ir, tev pasaka 2-3 nedēļas vienkārši atpūties un viņas sadzīst. Un tas ir tas, ko vajag vasarā, protams, kā atpūsties. Nepatīk sēdēt divānā un neko nedarīt. Vienmēr patīk tā aktīvā atpūta. Mēs ar Robi runājām pludmales volejbols. Kur vēl foršāka lieta, smiltis, ūdens, uzspēle. Šeit zālē perfekta kompānija. Perfekta kompānija, bet mums tur nebūtu varianti. Mums salikt divos setos. Man pateica, ka pret mani baigi negrib spēlēt. Es parasti atrodu tādus kā es un ar viņiem cenšos. Es vēl kaut kur domāju, ka varbūt es ar viņiem varu lekt. Zinu, vismaz vienā. Tu vari, man pateica, man tāpat pateica, ka negribētu. Teica, ka... Sūdīgi uzceļ. Tur es nezinu. Es jau viņiem tieši to pašu pēc basīt. Man nav tā, ka man baigi gribās tev basīt spēlēt. Kur vēl kādu slidām uzlikt, viņš ļāpi nostāvēt. Tas ir cita pasaulē, pilnīgi. Bet tā aktīva atpūta. Ļoti populārs Latvijā golfs palicis. Pārgals. Tas, ko tu nedabūji šovasar. Tas, ko viņš, diemžēl, nedabūja, bet varbūt labi ir, ka nedabūja. Mums jau bija tā, ka es esmu nopircis visi zvani. Jauns, jā? Jā, Dānijā tas tirgus bija baigi foršs, uzreiz salasījis. Es tur uzspēlēju, atbraucu uz Latviju, pats muguras sāp. Gribās, bet nevar. Bet tu atrod citu. Mākšķerēt, kaut ko, kas neprasa fizisku slodzi. Medības uz PlayStation. Jā, var arī īstajās medībās iet. Mēs jau par to arī aizrunājāmies. Ir ģimenē arī iet pavadībā, dzīvnieciņu uz vienu pusi virsū cilvēkam ar ieroci. Mums te piekdien, man liekas, beigās debats par šo aizgāju. Es vispār atbildu uz tavu jautājumu. Sūciņai gads vai 2 ļoti liela atšķirība izmēros. Tas nav tā kā bērnam gads vai 2, sūciņai 1 tāds un 2 gadi jau ir dzīvnieki ātri aug. Suns jau arī tev 5 gados sasniedz to briedumu pa lielam. Maziņš kucēns. Pasties ir 2 dienas pagājuši, viņš vēl projām domā par šo. Es tieši aizgājis prom no tā visa. Next play. Es vakarā guļu, domāju, bāc, ko Robim teikt pirmdien. Bet es ieraudzīju, kas tur lāču mazuļi, kas uzreiz atcerējos. Es ieraudzīju tos gadu vecos cūciņus, uzreiz sapratu, ko. Bet viņš arī pajautāja. 8 cūciņas, vai tu šauj viņas nost? Jā. Tad es viņu šauju nost. Tas ir morālais jautājums, vai tev morāli būtu gatavs to darīt? Jautājums bija, vai tu nospiest to gaili. Jā, bet tad bija otrs jautājums, vai tev tā kā... Kam tu to dari? Jā. Ēdienam, trofejai, tas jau arī ir morāls jautājums, kur daudz piekritīs, daudz nepiekritīs. Jā. Tur tajos mežos mēs labāk neejam. Tajos mežos mēs neejam pārāk tālu, jā. Bet, paturpinot šo tēmatu bišķi līdz galam, ka mēs jau virzamies jau dabīgi arī uz kaut kādu finišu taisnīt, bet atkal jūs esat redzējuši daudz spēlētājus, ārzemniekus un vietējos un tam līdzīgi. Kāda ir jūs tie novērojumi par to, sauksim, atpūtu, recovery, vispārējo? Ko dara citi arī?
Ko jūs esat novērojuši, kas ir labs, no kā piemēra vajadzētu ņemt, un kas ir varbūt kaut kas, kur ir robeža, kuras gluži nevajadzētu testēt tik daudz? Man tas ir baigi atkarīgs no cilvēka. Jo es zinu, man ir bijuši komandas biedri, kuriem pēc katras spēles ir jāaiziet uz bāru un jāpasēž bārā. Un viņi var tur nosēdēt līdz 5, 6 rītā, un vienu dienu viņi atpūtīsies, un nākamajā dienā viņi jau būs pirmie zālē. Un tad ir tādi, kuriem vienkārši jāaiziet mājās, tur plēsīts jāuzspēlē, un tā viņi atpūtīsies. Tā Kaut kā atslēgt vienkārši to galvu. Jā, man liekas, tas ir tāds baigi katram ļoti, varbūt kā tu jūties. Jo es, piemēram, zinu, ka es nevaru pēc spēles līdz 6 rītā notusēt, un pēc tam vienu dienu paņemt tā kā brīvu no visa. Man vairāk patīk tāds kaut kādā ziņā profesionālāks, ka tu esi pēc spēles, nezinu, varbūt tiešām vīna glāzi vienu izdzer tīri, lai kaut kāds stress noiet, jo es nezinu, kā tev, bet es pēc spēlēm aizmigt vispār nevaru. Man ir... Es pat teiktu, organismam ir tāds nevis nogurums, bet pārgurums, ka tu nevari fiziski aiziet gulēt. Man pat ēst negribas pēc spēlēm. Tā apetīte dažreiz ir tā, ka sēdi, tev ir uzlikta porcija, izstās garšīgi, bet tev apetītes nav. To negribas. Kā atjaunoties nākamā diena. Protams, sēdēt bārā, man liekas, līdz 6 rītā nav tā labākā atjaunošanās. Varbūt tā ir mentāli, bet ne fiziski. Es saku, man liekas, tas ir baigi atkarīgs no tā cilvēka, kuram vispār ķermenis var to izturēt arī. Jo aizdomājieties, var teikt, pēc katras otrās spēles to aiziet izdarīt, tur, nezinu, uz bāru, uz klubu, tas, man liekas, ir vienkārši tāds. Tev organismam, iedomājies, kāds pressures ir iekšā, ka tu esi... Tā jau ir ekstra slodze īstenībā. Jā, bet, kādam tas ir vajadzīgs, kādam tas nav vajadzīgs. Man labākā atpūta ir nākamajā dienā. Tāds bija šī aktīva recovery, stretchings, citreiz ieeja pirtiņā. Tāda pirts ļoti tuva man lieta. Ieeja, apsēdies, elpošana, muskuļiem atjaunošanās. Tas arī tas, ko es, kad pie tevis atnācu, man viens no pirmajiem jautājumiem bija, hei, Jēkab, vai es varu iet pirtī? Saka, ja iekaisums nav zaļā gaisa. Tas ir tāds meditācija. Man nepatīk sēdēt jogā un 10 minūtes. Cik daudz klubos par šo visu domā? Kur jūs spēlējat? Vispirtis, augstās vannas? Ļoti daudz. Pamatā ir augstās vannas. Pirtis ir ļoti populāras. Protams, viss ir atkarīgs no resursiem. Ja tu aizbrauc uz Amerikā, mēs visi esam redzējuši Amerikā koledžās. Ir 3 masāžas, tur ir... uzvelcās kompresijas, bikses, piepūšās. Recovery līmenis, kāds ir Amerikā un resursi, to es domāju, ka maz kur Eiropā var salīdzināt. Diemžēl, laikam, jā. Bet primārais, masāžas, augstā vanna, pirts, tas ir populāri. Jā, man liekas, ka tu arī saproti, ka tev pēc spēles tā nākamā diena nebūs tāda pilnvērtīga, jo tu tomēr esi saguris, tev beidzot iedot. Varbūt nav pat iedot, bet ja tev ir tā brīvā diena, es tāpat aizgāju uz svariem, atstaipījos, kaut ko bišķiņu pacelāju. Varbūt, ja sanāca sarunāju, aiziet izmasēties. Un, mums zaļos nebija, diemžēl, nekādas pirtis un augstās vannas, bet, ja tu gribēji, varēja kaut kādā ezerā gan jau ielikt. Hokeja hallēs vienmēr tām komandām tās ģērbtuves ir daļa no halles. Basketbolā tur ir handbols, zāles, futbols, basketbols. Es nezinu, vai jums īsti ir tāda viena sava ģērbtuve. Nē, mums VFA ir, man liekas, tur ir sava olimpiskajā, jā. Jā, VFA, es gribētu teikt, man liekas, top ģērbtuve. Tā vispār ar klubiem runāt. Bet zaļos mums bija tepat turībā, mēs trenējāmies. Un tad, tā. Zini, tu jau... Tā halle ir vienkārši būvēta ar domu. Jā. Bet tas jau ir next level. Tas jau ir tāds, zini, ka tu jau esi tiešām augstā līmenī. Jo... Amerikās tur 50 miljonu halles būvē. Ārprāts. Kosmos. Un tad mēs, latvieši, man liekas, ir pieraduši, ka tu trenējies vienā vietā, spēlē citā vietā. Tas, man liekas, tāds, tāda interesanta. Tur to reiķinies. Tāda mana doma bijusi vienmēr. Ja ir tas fizioterapeits pieejams, vienmēr kādam kaut kas sāpēs, ja viņš nav, nevienam nekas nesāp. Tas īstenībā arī ir ļoti bieži bijis. Ja tev nav, tev jau galva nedomā par to. Ja tev tur kaut kas sāp, tu zini, ka tev ir masieris, tu ej masējies. Tas arī īstenībā tāds mentālā spēle. Tāda. Jā. Tu gribat apčubini, viņš tev tur pabaksta, un tad tur esi īpašs, un tad tur viss tā. Man liekas, ka ir kam to vajag, jā.
Nē, bet man liekas, tas ir baigi interesanti tādā ziņā, ka es atceros, es Zeļu pirmajā gadā play-offos, es lēcu pakaļ reboundam un nokritu. Man uzsita pa kājām un es nokritu uz astes-skalu. Kā man sāpēja astes-skals. Pēc tam pēc 2 dienām man jau sāk sāpēt cirksnis. Nu, es pakustēties, knapi kustos. Un tad mums Zeļos bija fizio, kurš vienkārši saka, Robdāji, vienkārši saņemies. Kas tev palicis? 7 spēles, no 7 spēles izturēt. Kas nevar? Zaskalā? Špricīt. Man tā sāp, nu tā, ka ne. Un vienkārši, zini, tas mentālais, ka tev ir tāds spēcīgs cilvēks blakām. Varbūt tā kā nevajadzīgi bišķiņi. Nu, zini, ka tu ar sāpēm tur mauc, bet ja tev ir tas mentālais tāds, ka tu vari arī ar tām sāpēm izdzīvot un tev nevajag nekādus... Nē, tas prāts jau tādā ziņā, man liekas, ir amazing, jā. Smadzenes, visi kopā, arī adrenalīna klātsamība, ne? Tu jau arī nejūti un neredzi un izolē ārā. Kas ar traumām ir nospēlējuši vēl pusspēli un pēc spēles tikai saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Tas populārākais, ka tu dabū ar ripu. Nu, sāp tā, ka liekas, ka jāvelk tā slida nost, bet tu viņā atstāji to slidu kājā. Un tu nospēlē, un tu pēc spēles tu novelc, un tad tu domā, bāc, slimnīca vajag vai nevajag. Bet tu uz tā adrenalīna nospēlē, un tev komandu uz tevīm paļaujas. Tev nav variantu. Tas ir, jā. Mums, man liekas, man bija tieši tajā pirmajā gadā play-offos arī tas, ka iesildoties, es jau tur sāku, es nevaru paskriet. Man nav, man reāli sāp muguru. Un tad tev uzliež tajā laukumā, un tev ir tāds ieslēdzās tāds, ok, labi, man varbūt... Nav. Varbūt man nesāp muguru. Nu, zini, sāpēt tev viņa sāp, bet tu saproti, ka tev ir jāizdzīvo uz tā laukuma. Jā. Sildošā smērīt. Kādu špricīt. Tagad jau visāds tās sildošās, vibrējošās jostiņas kaut kādas, kas tur visu tur pasīvo vorma pustējas. Un tas tehnoloģijas jau arī ir augušas. Apstēs Lebrons saliek to uz viena ceļa, to uz otru ceļa. Tā kā Formula 1 riepā uzliek to sildītājs virsū. Uzsildē. Runā jau, ka viņam arī headbands vispār masē. Arī? Nu, nē. Tas maz tāds. Tāda kaķi, tāda ķepiņa maziņa tāda apakšā, ne? Tāda mīksta pūkaini, jā. Ok. Tie sarkanie stari labie. Klau, nu, man liekas, ka baigi daudz tādas mums ir īstenībā vērtīgas, es gribētu teikt, atziņas bijušas, jā, par visu to, ka jūs esat izgājuši katrs cauri un ko jūs esat iemācījušies pa šiem gadiem. Ja šobrīd, teiksim, klausītos varbūt kaut kādi 15, 16 gadīgi hokejisti un 15, 16 gadīgi, vai pat jaunāk basketbolisti, vai jums ir prātā kaut kāds, varbūt noslēdzošs, nezinu, padoms vai doma gājiens, ko jūs paši sev savai vēsturei, savam jaunietim gribētu varbūt nodot. Es zinu, tas ir sarežģīts jautājums. Ir tik daudz lietas, ko man liekas, es gribētu pateikt. Pasaka vairākas. Nē, es gribētu teikt, ka tā viena no, man liekas, ar ko esmu saskāries ar tās traumas, ir nepatīkams, bet kā viņas tevi apbružā labā ziņā, kā vispār spēlētāji, kā cilvēku. Kad tu saproti, ka tu vari vienu dienu pamosties bez kājas un vienu dienu ar kāju. Nu, tu redzi tajā dzīvē citu vērtību. Un, tas, man liekas, jau ir viens tāds, ka tu tur 15 gados izmežģīji potīt. Man liekas, tas pat ir varbūt kaut kādā ziņā slikti, bet no otras puses tu saproti, kas ir kaut kādā ziņā sāpes. Tu redzi, kas ir rehabilitācija 2-3 mēneši, ka tev nav bumba rokās. Un otra lieta, man liekas, ir tā mentālā spēle ar pašu sevi, ka tu sev pats esi tas laimes kalējs. Un ja tu neizdarīsi kaut ko ekstra, tad kāds cits izdarīs ekstra, un tu būsi vainīgs lomā, tā varētu teikt. Un man liekas, ka vēl tāda liela atziņa, ko esmu sapratis gadiem ejot, ir, ka tu neiemācīsies to visu vienā sezonā vai vienā gadā, bet tas laiks, kas tev ir dots no tiem 14 līdz 25, 26, man liekas, tas ir tāds foršs laiks, ka tu pirmkārt audz kā cilvēks, kā vīrietis, un tu vēl audz kā sportists. Un tev ir tāds jau, tu sāc saprast, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ka tur 15 gados, 16 tev tur bail bija kaut ko pateikt trenerim. Tagad jau tu tā komunicēji, kaut kādā. Un varbūt arī kāpēc tu vispār dari to, ko tu dari. Jā, kāpēc tu vispār no gultas kāpā ārā. Un viss tādas dziļās lietas. Tu, man liekas, sākumā iebīda vecāki, un tad tu vienkārši ap to apaudzi. Jā, mēs tieši runājam, kāpēc tu spēlē basketbolu, kāpēc es spēlēju hokeju? Ko jūs atklājāt? Mūsu vecāki tur ieliek. Un tad mēs domājam, kāpēc viņi mūs tur ieliek, jo viņi no tā sporta veida kaut ko saprot, un viņi ir jau mums pirmie treneri, ka viņi var mums jau kaut ko iedot.
savu bērnu īsti nevarētu aizsūtīt futbolā vai kaut kur citur, ja man nav tās iemaņas, kā viņam palīdzēt. Jā, es tieši to Tas pašu teicu, var ka es nevarētu savu, hokejā. ja man būtu dēls, es nevarētu viņu iesūtīt hokeju. Nu, ne, Teorijā varētu, es viņu varu, bet ko es jau tu kā viņam neko tu tētis varētu viņam iedot. Jā. Nu, tā kā tādā Es sapratu. sporta ziņā. Jā. Es jau nepateiktu, tev tu tur apslido ap vārtiem šitā. Šitā. Kā pat tā nevar. Labi. Nē, jo man teica arī īsti nespēlēja basīt. Jā. Viņam arī tāds īsti nebija. Man krustās vairāk basītī bija tāds, kas spēlē. Un tad varbūt man pat tas patika, ja godīgi, ka man vecāki, man tur jāstāsta 13 gados, nu, rekumām ir soda līnija. Sodiņš ir jāmet 2 vai 3. Nu, tur, kas ir tehniskāk, kas ir Kā nesportiskāk. rociņa jāizver, Jā. kur bumbiņa jānoliek. Tas viss tādas lietas, kas ir Tur ir interesanti dzīvē par to visu. Vecāki iesaist, man liekas, arī ir ļoti plašs aktuāls temats. Kur tās robežas ir viņiem, cik viņiem, vai viņiem pēc spēles vispār vajadzētu kaut ko teikt tam bērnam, vai tas tikai maisa galvu, vai. Es domāju, ka kamēr tu par to nepelni naudu, to es nezinu, vai tur kaut ko vispār var pateikt. Nu, tādā ziņā, ka, ja 15 gados es nospēlēju sliktu spēli, un man teica, kāpēc tu tur neizdarīji labāk. Bet, teorijā, ko man tas dod kā jaunietim, ka man teica kaut ko pateicis? Nu, Ja neko. viņš jau negribēja ne slikti, ne labi. Vienkārši. Bet ko es esmu pamanījis, vienmēr vecāki skatās tieši uz tevīm, un viņi pamana tās mazās kļūdas. Treneris lielajā barā skatoties, varbūt domās, ka tev bija laba spēle, vai viņš tās lietas nepamana. Tavs māma, tavs tētis, viņš skatās tikai uz tevi, un viņš redz viena tāda piespēle, viens tāds metiens tev bija tur, tu vajadzēja griezties uz otru pusi, un viņi tās redz, tās lietas, ko varbūt treneris un citi cilvēki Tad tas ir jāmāk, neredz. man liekas, tad tas ir jāmāk pasniegt vecākiem Pozitīvi. to pozitīvu. Nevis tur, kāpēc tu nevienreiz neiesit pa vārtiem. Bet to tad būtu tam komandas trenerim kaut kā, nezinu, jāuzstāda tas tons par to komunikāciju. Vai kurā, ne jau visi vecāki to saprot un māk. Man liekas, Tad jautājums, kā mēs to sakārtojam. Mums sportā ļoti populāri ir pēcspēles analīze. Tev ir iespēja noskatīties savu spēli, tu viņu nosties, apsties savas kļūdas, ko var izdarīt labāk, sliktāk. Atnāc uz treniņu, treneris, komandas momenti, varbūt kādā klipā tu esi labi izdarījis, kādā slikti. Viņš paņem to visu kopsumu ar domu, hei, šitien mēs tā nedaram, vajadzēja darīt tā, vai šeit ļoti skaisti ir izdarīts, tā mums vajag darīt. Bet tas jau ir augstā līmenī. Tas jau ir augstā līmenī. Es vispār maziņš nezināju, kā es spēlēju. Jā. Bet es Oma vienmēr teica, ka tu esi labākais. katrā ziņā. Nāc uzdēt vakariņus uzreiz. Man liekas, ka vispār mūsdienās runāt par tiem vecākiem, tas ir tik liels tāds jauns temats, kas ir, man liekas, tik nevajadzīgs. Ir mamma, ir tētis un viss. Un, tavs dēls dara to, ko viņš dara. Viņš 13 gados spēlē basīt, varbūt 19 gados būs ugunsdzēsējs. Es tev atvēršu vēl, iekļaus vēl bišķiņ vairāk. Tas, ko es redzu no savas puses konsultācijās un visādi citādi, ir arī, ka tie jaunieši ienāk sporta veidā, jebkurā. Ar jau pilnīgi citādāk mindset, nekā varbūt mēs iegājām. Varbūt arī, jā. Varbūt. Vai ne? Jo tagad ir tik daudz, jā, tieši tā. Tagad es pajautāju kompromiss. 8-gadīgam točam bērnam. Es esmu pajautājis, kāpēc tu spēlē futbolu. Viņš saka, tāpēc, ka es redzēju, ka var daudz naudas pelnīt ar šo. Es saprotu, kur tu redzēji, ka tas tā ir YouTube. Tad plūst apkārt šī informācija, un tā motivācija ir cita, tas spiediens ir cits. Un tad tam vecākam atliek vēl tur bišķiņu pajokot, ka tagad tev būs līgums, man tur būs procenti. Ja? Un tas bērns īstenībā ļoti nopietni tu iesēdini savā nervu sistēmas dziļumā, un viņš tagad sāk arī iet to ceļu tādā veidā. Un tiklīdz ir tās kļūdas un pārdzīvojumi, viss pārējais nevar to pārvarēt. Tas stress un spiediens ir pa lielu. Nē, bērniem es noteikti, ka psiholoģiski tas ir ļoti liels spiediens. Nenormāli, bet es negāju uz basīt ar domu, ka es pelnīšu. Kas bija tev doma? Es aizgāju basīt, jo man vienkārši kaut ko vajadzēja darīt. Tā kā pēc skolas. Garlaicīgi. Pulciņš, jā. Man aizsūtīja reāls pulciņš. Tā kā, man liekas, es sapratu, ka varbūt basketbols varētu būt kaut kas nopietnāks, bija kaut kādos 15, 16 gados. Tā, ka tu ir tas brīdis, kad tu saproti, vai es to varu, es to gribu. Jā. Jā, jo man liekas, visbēdīgākais tādā mūsdienās, ja tev mamma ar tēti ir likusi, tur uz treniņiem, hokejā, visas formas, slīdes, viss. Un tev dēls 17 gados pasaka, man vispār nepatīk tas. Es esmu tik daudz bijuši piemēru. Man liekas, kad vecāki aiziet mājās vienkārši.
Koš tajos pirkstos, domā, kāpēc? Jā. Tikko ir tas fakts, nopirkts ka jaunas slīdes, jaunas nūs, un dēls pasaka, tēti, es negribu spēlēt, es iešu makšķerēt. Un tāds tētim vienkārši tāds, ko darīt ar to visu iegādāt. Labi, bet pretējā gadījumā tas bērns dzīvo varbūt stresā, spiedienā, kad ārprāts mani investēja tagad tik daudz. Es nevaru pateikt, ka es negribu. Man ir jāturpina, jāforsē šo. Tas arī ir tāds pēc tajām traumām, tas psiholoģiskais ir bāds. It kā liekas, ka dzīve ir apstājusies, bet tu ej tam cauri, tu pārvar to pirmo soli, rehabs, 2-3 mēneši, tam visam izēj cauri. Un tava atziņa, ko tu man jautāji, ko es ieteiktu jauniem sportistiem, būtu rūpēties par savu ķermeni. Jo vieglāk ir par viņu parūpēties pirms tu esi dabūjis traumu, nekā pēc. Jo līdz tiem 18, 19 gadiem tas ķermenis ir tik jauns un elastīgs, ka tu nejūti to nolietojumu vai kaut kādas traumas ļoti ātri sadzīst. Man arī bija, kas ir stiepšanās, priekš kā man vajag darīt to un šito, līdz tu dabū pirmo traumu. Tad tev ir tāds bāds. Tagad tu nevari uzkāpt uz ledus, ja tu neesi iesildījis to un to muskuli. Un pēc tam ar sezonai ejot, karjerai kāpjot uz augšu, tas viss nāk līdzi. Tev ir jāiesilda plecs, cirksnes, celis, viss tas. Tāpēc labāk ir ieinvestēt sevi, ieguldīt to darbu jau no paša sākuma, nekā pēc tam skriet pakaļ, lai būtu vesels. Nu, jā, reāli. Bet man liekas, vēl atgriežoties tā par to vecāku būtību, man liekas, jaunietim tas ir tāds tik liels tāds, ko visi vecāki domā, ok, man tur dēls, meita iet tur basketbolā, un tur iet vēl 15 bērni, tādi. Un visiem tiem tajā komandā tikai. Un tagad, man liekas, mūsdienās ir tāds, ka visi tie vecāki domā, kur ir Lebrons spēlē mans dēls. Bet realistiski tur ir 2 džeki, kas varbūt aizies uz augšu. Kas būtu daudz. Jā, un tur pat nav, tur neiet runa par kaut kādu NBA. Tur iet runa vienkārši par pelnīt naudu, un tev nav jāsēž ofisā palielam. Tas ir arī tāds, man liekas, ka tā būtība tagad, kad pēkšņi visi mazie latviešu puiši, kas spēlē. Pēc bronzas Latvijas izlasē, man liekas, hokejā bija tāds pieaugums. Domāju, gan jā. Treneriem bija bāds, man nav kur visus tos bērnus likt, jo vecāki... Basketbolu moši arī aizgājis hokejā, ne? Jā, vecāki ierauga bronzu Latvijas izlase 50,000 pie brīvības pieminekļa sagaida. Jā, baigais notikums. Eiforija. Man liekas, ka tas ir tas sports, kad mēs neesam... Latvijā nav tik... Ja tu pasties, esam 1. gads, mēs pat neesam 10 pirmie gadi, kas ir profesionāli spēlētāji. Tad tu padomā, kāds ir tas, cik ir tie griezti. Ir mazs procents, kas iziet. Jā, viņš ir ļoti mazs, un tas, kad ir tagad mūsdienās, visiem liekas, ka šis točni izies. Ok, griežam pretēji. Kas būtu tas labais mindsets, kā to bērnu ievest tajā sporta veidā? Kas būtu tas message, ar kuru viņu palaist laukumā? Es teiktu, tādos 8 gados tādam džekam nevis paliek, ka viņš ar to pelnīs naudu, bet lai viņš to iemīl. Jo, zini, tas, ka tu ar to pelnīs naudu, tu gan jau 17 gados sapratīsi, ka tu varbūt citādāk vari pelnīt naudu. Bet es, pieņemsim, katru rītu ceļos, un man ir vienkārši tāda kā mīlestības sajūta, ko es vienkārši gribu piecelties, es gribu aiziet notrenēties, es gribu aiziet uz svariem, jo es zinu, ka man tas palīdzēs. Tā ir, man liekas, ka cilvēki nesaprot to, ka profesionāli sportisti mīl to, ko viņi dara. Tas nav tāds, man tur liek kāds, man jau neviens neliek, es jau to pats tā ir tāda rutīna jau 20 gadus. Jā, to dari vienkārši. Vasarā ir tas sausais periods, nedēļa pasēdi mājās, var nojūgties. Ko mēs darām? Mēs no rīta atnākam uz šeien, ir Robis, ar ko parunāt, ir citi sportisti. Tāda forša atmosfēra, tu notrenējies, tu esi gandarīts par padarīto darbu tajā dienā. Tu esi izdarījis labu darbu priekš sevīm, priekš savas karjeras. Tas ir tikai pamats, ko tu vari izdarīt. Pēc tam ir viss mentālais, pats sporta veids, bet pamats jau ielikts ir šeit. Es iegāju basītī, jo man mamma teica, ka meitenēm sportisti patīk. Redz. Un es pēc apmēram 6 gadiem sapratu, ka meitenēm pilnīgi vienalga. Dažām meitenēm jau patīk, bet es gribētu pateikt, man liekas,
mani aizsūtīja, jo es sākumā judo gāju, man aizsūtīja uz basīti, jo mammas draudzene pateica, bet tas dēls tāds bišķiņ pagarš izstāst, ne? jā. Tāpēc aizsūtīja uz basīti. Tā kā, Kā basītī vēl karsē meitenes. nu, labi, tas jau Tas man līgumā likās rakstīts, izdevīgi ka- vieta, kur būt. Bet jums arī Dinamo laikos, es saprotu, ka bija kaut kāds tāds Trībīnēs. Jā, jā, tur tur augšā. katrā sektorā. Jā, Jā. Nu, bet tas ir, ja tu tiec līdz tādam līmenim. Jā. Tas ir kāpēc mēs ceļamies, kāpēc mēs tā. Bet tas ir kāpēc tāds Amerikas un koledžas sports tur ārprāts. Tur. Jā. Bet tagad jau arī, man liekas, ka vēl kas ir interesants tagad vecāku ziņā, ka tu saproti, ka tavam dēlam varbūt meitai nav pat tādā līmenī jāaiziet, ka viņš var realistiski izšaut no 16 līdz 18, 19 gadiem tie izlasē. Un Jā. ir maza iespēja, ka viņš var aizbraukt uz Ameriku un pelnīt tur 100,000. Nu, Tā arī, pelnīt, man liekas, ir un vēl jau problēma. tu izglītības pusi arī īstenībā dabūt. Man liekas, tas jau ir baigi labais piedāvājums īstenībā. Jo tagad jau ir tik, man liekas, ļoti daudzi jau sāk parādīties spēlētāji, kas aizbrauc uz to koledžu tajos 19, 20 gados un 25 gados. Tu beidz spēlēt to basu, jo tu saproti, ka esmu kaut kādu naudu nopelnījis. Un tagad braukt atpakaļ uz Eiropu par 2,000 mēnesī spēlēt. Kāds sakars vispār? Bet tā ir problēma Eiropā. Tas koledžas sports ir tikai Amerikā, diemžēl. Hoķi arī tu izjūti? Es domāju, ka Latvijā kurš sporta veids ir apvienots ar universitāti tādā veidā, ka tu vari profesionāli ļoti maz. Nu, basīts tikai viens piemērs, cik es zinu. Latvijas universitāte. Jā. Latvijas universitāte. Es zinu, no Zeļos arī tu vari spēlēt Zeļos, kā Jauns Džeks un turībā studēt. Turībā. Nu jā. Tādā starptautiskākā līmenī, jo Amerikā tas koledžas sports viņš nav profesionāls, bet viņš ir ļoti augstā līmenī. Jā. Jautājums, vai tu izdomā, vai nu tev ir skola vai nu tu esi sportists. Man tāda sajūta, ka Amerikā ir tas, ka tev ir augsta līmeņa izglītība un augsta līmeņa sports. Bet tas arī ir, man liekas, piemēram, tad, kad man bija iespēja braukt uz Ameriku, es nebraucu, jo es domāju, tajā koledžā tur ir, kumru vispār. Tā kā es vienīgais braukšu pēc diploma, bet vai es gribu tagad varbūt pamēģināt uz Eiropu izsisties un spēlēt augstā līmenī. Un tu tā kā nebrauc pēc tā diploma, bet tu tā kā brauc tīri varbūt dēļ tās Amerikas pieredzes. Viss kopā. Man pat tā filozofija bija bišķi savādāka, kā tu teici. Tu attīstījies varbūt nedaudz vēlāk. Es tajos 18 gados nebiju gatavs profesionālam sportam. Man vajag to starpu, tos 3-4 gadus, to koledžas līmeni, kas tev palīdz nobriest kā tas ir arī cilvēkam. Un tad tu tajos 24 gados tu esi savā brieduma vecumā, un tu esi gatavs iziet un spēlēt par profesionālu sportu. Protams, ja tev ir ļoti liels talants un tu esi labs spēlētājs, tu vari 18, 19 gados pelnīt naudu. Bet tāda ir ļoti maz. Ļoti maz. Un es gribētu teikt, ka tā koledža tagad ir, man nebūtu pat divu domu. Es gribu braukt uz koledžu un pelnīt naudu. Dabūt vēl diplomu, papildus. Tagad vēl var naudu pelnīt ar to agrāk. Paralēli, ne? Tagad ar to vēl var naudu pelnīt. Pilnīgi cita spēle tagad mainīsies. Jā. Bet tas ir tā spēle, bišķiņ čakarē visu pārējo. Jo, iztēlojies, ka tev ir Džeks, kurš ir varbūt, 9. komandā, un viņš pelna 500,000 gadā. Un tad viņš brauc uz, tāds amerikānis brauc uz Latviju pa 20,000 gadā. Un tev ir tāds. Ko tu dari? Viņš gan jau sev jautā, ko es daru. Ko es te daru? Bet tā ir realitāte. Vai es hoķi vienkārši jāiet? Mēs jau runājām, basketbolā algas ir krietni lielākas. Tad tu jautā, kāpēc tu izvēlējies to sporta veidu. Mums šī saruna sporta zālē ir ļoti daudz un dažādas. Ekipējums dārgāks un pelni mazāk. Skarbi. Es īstenībā kādu brīdi atpakaļ arī domāju par to pašu. Un tad vēl tik interesanti, ka tad, kad tu esi maziņš teorētiski, tādiem vecākiem viss tev ir jāpērk. Un tad, kad tu esi liels džeks, kurš nepelna tur, varbūt tādā līmenī kā tur NBA, bet pelna tāpat, pieņemsim, miljonus, tev visu ekipējumu nodrošina. Tas jau pavisam labi ir jāiet, tur var nokļūt. Tas tik interesanti kaut kādam no tiem 10, pieņemsim, no 4 līdz 5, līdz 15, tev tā kā viss pašam ir. Kuri pēc būtības būtu forši, ja tev to visu varētu nodrošināt. Kā mēs runājam, ir tas posms, kad tu maksā par sportu, ir tas posms, kad
tev nemaksā, un tu nemaksā, un tad ir kas tu maksā. Vidusfāzīte. Ir tāda vidusfāzīte arī. Jā. Tad būs Bet, profesionāli. man liekas, man personīgi tā vidusfāze, kad es saprotu, ka man nemaksā, bet man iedod tur jāku, treniņbikses, botas. Man bija tāds, Tas ir ļoti forši. Jā. Tev apģērbi, pabaro. Es saku, tas arī ir tā ir tā mentalitāte, man liekas, kā es augu, kad man nebija svarīgi iet spēlēt par naudu. Man bija jau kaivs, kad man iedos kaut kādu jaku ziemas. Man bija tāds, es varēšu staigāt ar Nike. Jā, un tur nezinu. Vai man bija 14 gadi, es vispār domāju, bāc, VFā spēlēt, tas ir vienkārši kaut kas ar kaut ko. Un tad tu beidzot spēlē VFā, un tu ar to VF jaku staigā pa ielu, un tur tāds, man ir VF jaka. Nevis nopirkta, jā, bet... Jā, tas nav, bet tur neiet runa, ka tu tur pelni 1000 vai 5000. Tur jau tev jau ir vienkārši tās bērnība atmiņas, ka tu skatījies kādreiz Ventspilī bija Jordan jakas ar Ventspili. Jā, bija, es palaidu garām. Wow. Un man es maziņš domāju, Ventspilī spēlēt būtu vienkārši grūtākais, kas var būt. Kad sapnēs ienāk sporta zālē jaunie hokeisti. Viņiem pat nav hokeja apģērbs. Viņiem viens ir Bāpe ienāk, viens Haalands ienāk. Viens vispār ienāk basketbola krēklā. Un tad tu domā, ka tiem bērniem viņi ierauga tos profesionālos sportistus. Viņi grib, lai kādreiz tas viņu uzvārds arī būtu uz krēkla. Noteikti. Jā, Tas man liekas, pēc kā mēs visi tiecamies, lai tu ieraudzītu, ka kāds ir uzvilcis tavu krēklu ar tavu uzvārdu un numuru. Un tad ir vēl tas viens brīdis, kad tu sāc parakstīt krēklus bērniem, un tu saproti, ka tu reāli jau arī bija tas pats mazais džekiņš, kas prasīja parakstu un kaut bildi. Vēl labi, tas ir gan jau, es atceros, ka es biju mazāks, es tur uz VF spēlēm gāju, es vienkārši skatījos, Dāris Bērtāns, kā viņš lido. Un pēc tam es ar viņu spēlēju vienā komandā, un man tāds, crazy. Tas reality checks labs. All right, boys. Man patīk saruna, ko mēs šodien aizvedījām par sportisko nekaunību, par atpūtu, atjaunošanos, neskriet ar pieru sienā, bet strādāt gudri. Jā, noteikti. Vai ne? Un es domāju, mēs ar pozitīvām emocijām varam jūs palaist jaunajā nākamajā sezonā. Nākamā vasarā es ceru, ka iečakosimies varbūt uz update par to, kā mums šajā sezonā ir gājis. Būs interesanti. Būs interesanti. Veiksmīgi un veselīgi, spēcīgi, ar nekaunību, lai jums viss izdodas. Sist pirmajam, ne pēdējiem. Jā. Nu redz. Paldies arī visiem, kas klausās. Lai jums forša diena. Bye! Čau! Čau.